Leģendārais meistars Pāvils Šenhofs radījis pārpasaulīgas lelles, kas ir īsti mākslas darbi. Viņš Latvijas Leļu teātrī aizvadījis 54 gadus, radot lelles vairāk nekā 300 izrādēm. Viņa darba turpinātāja Anita Znutiņa Šēve, kam veidot Šenhofam veltītu izstādē esot goda lieta, atzīst, ka leļu māksla prasa ārkārtīgi lielas zināšanas, iedziļināšanos un mīlestību pret sevi. Jo neviena lelle nepiedod paviršu attieksmi, un Šenhofs nekad nav bijis paviršs. Viņš vienmēr ir bijis pedantisks, skaidrs sapratis līdz pēdējai skrūvītei, kā un no kā veidojas lelle, kā viņai darbojas mehānisms, un līdz pat pēdējiem, kā lellē tiek iepūsta dvēselīte, kad aktieris ar režisoru sāk veidot izrādi, Šenhofs pats vienmēr ir bijis klāt. Šenhofa lelles ir klasika, un tā ir arī otras izstādes autores, sabilnieces Sarmītes Jurjekas bērnība un iedvesmas avots. Un tāpēc es arī gribētu teikt bērnu vecākiem, ietekmējiet, radiet iespējas, bagātiniet bērnus caur visām šīm grāmatām, teātriem, pastaigām, sarunām. Tieši tur veidojas tas bērns. Viņš varbūt neatcerēsies to mirkli, bet viņš būs bagāts, plašāks. Sarmīte pati veido brīnišķīgas lelles no vienkārši ietinamā papīra, tik trauslas un katra ar savu raksturiņu. Viņa ir arī iedvesmas avots saviem audzēkņiem. Divas jaunās mākslinieces skolotājai pievienojušās izstādē ar saviem darbiem. Man iepatikās taisīt tos tērpus un izgudrot katrai savu to tēlu un to izskatu, kāds viņai būs, no kāda materiāls to taisīšana, tas process. Arī Sarmīte Jurjeka atzīst, ka viņai pašai vislielākais prieks tieši par audzēkņu darbiem. Šīs emocijas ir kāpinātas 10-kārtīgi, 100-kārtīgi, 1000-kārtīgi manī. Jo redzēt meitenes priecīgas, redzēt viņu darbus, tas ir tas, ko es gribēju visu mūžu. Es gribēju būt vizuālās mākslas skolotāju. Redz, es esmu. Tātad mans sapnis ir piepildījies. Izstāde Saubeles Mākslas, kultūras un turisma centrā Sarmītai Jurjekai pašai ir atkal satikšanās ar savām lellēm, jo tās atceļojušas no malu malām. Tās ir īpašas arī tāpēc, ka neviena nekad netiek pārdota. Visas ir radītas kā dāvanas. Un dāvināt to var tikai tiem cilvēkiem, kuru acīs es redzu, viņam tas patīk, viņu tas iepriecinās, un tāpēc tie tēli arī ir aizceļojuši ka tiem cilvēkiem, kas ir manējiem. Abas paralēlās leļu izstādes, kurās apvienota profesionālā māksla un vietējo cilvēku radošums, būs apskatāmas līdz janvāra beigām. Bet Pāvilam Šenhofam 100. jubileja un viņa mūža darbs ir iespaidīgs, tāpēc pirmajai izstādē Sabilē sekošot vēl citi veltījumi citviet Latvijā. Sanita Liepiņa, Terēza Matisone, TV9 Pakalni.